Sveikta, Harijs! Kā teica kāds klasiķis, pasaulē nekas nemainās. Daudzas lietas jau ir bijušas un daudzas lietas būs, bet cilvēka daba paliek nemainīga. Britu rakstnieks Džordžs Orvels 1945. gadā sarakstīja romānu pasaku par to, kā dzīvnieki nolēma paši pārvaldīt fermu un kas no tā sanāca. Turpmāk daži fragmenti no romāna tiem, kas to nav lasījuši, jebkuru lasījuši kādu laiku atpakaļ. Nezinu, kāpēc šķiet, ka fermieri kļūst bagātāki, dzīvniekiem pašiem nekļūstot bagātākiem ne par matu, izņemot, protams, cūkas un suņus. Pa daļai tā varbūt iznāca tāpēc, ka te bija tik daudz cūku un tik daudz suņu. Nebija jau gluži tā, ka šie radījumi nemaz nestrādātu savā veidā. Kviecējs nekad nepiekusi skaidrot, cik bezgalīgi daudz rūpes sagādājot fermas uzraudzīšanu un organizāciju. Lielu tieši šī darba pārējie dzīvnieki savā dumībā nemaz nebūtu spējīgi izprast. Piemēram, kviecējs tiem pastāstīja, ka cūkām ikdienas jāpieliekot neiedomājums pūles, lai sagatavot noslēpmainas lietas ar nosaukumiem reģistri, ziņojumi, protokoli un memorandi. Tās esot lielas papīra loksnes, kas no vienas vietas jānoklāj ar burtiem, un tiklīdz noklātas, tās sadedzinot krāsnī. Tam esot milzīga nozīme fermas labklājībā, kviecējs teica. Tomēr barība nec cūks, nec suņi ar savu darbu nesagādāja. Un viņi bija ļoti daudz, un ēstgriba viņiem arvien bija laba. Nu kā jums šķiet? Vai tas kaut ko neatgādina? Nav kaut kas pazīstams?